Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijā, kā to pierakstījis Matejs 14. nodaļā. Gods tev, Kungs. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš visus atstāja un brauca ar laivu uz kādu nomaļu vietu. Bet ļaudis to padzirdējuši, gāja kājām no pilsētām viņam pakaļ. Izkāpis krastā, Jēzus ieraudzīja lielu ļaužu pūli un iežēlojās pār tiem un dziedināja viņu slimos. Kad vakars tuvojās, pie viņa pienāca mācekļi un sacīja: šī vieta ir nomaļa un laiks jau ir vēls, atlaid ļaudis, lai tie iet tuvējos ciemos un pērk sev ēdamo. Bet Jēzus tiem atbildēja: viņiem nav nekur jāiet, dodiet jūs viņiem ēst. Tie viņam sacīja: mums šeit nav nekā vairāk kā vien 5 maizes un 2 zivis. Viņš tiem sacīja: nesiet man tās šurp. Jēzus lika ļaužu pūlim apsēsties zālē, paņēma tās 5 maizes un 2 zivis. Viņš pacēla acis uz debesīm, pateicās un maizi lauzis, deva to mācekļiem, bet mācekļi ļaudīm. Un visi ēda un pieēdās. No pāri palikušajiem maizes gabaliem salasīja 12 pilnus grozus. Paēdušo bija ap 5000 vīru, neskaitot sievietes un bērnus. Tā Kunga evaņģēlijs. Slāv tev, Kristu. Lūksim. Kungs, debes Tēvs, Tu, kas pat naktī mūs pabaro, Kungs, mēs lūdzam, nāc un svētī šai brīdī, arī kad pārdomāsim tikko dzirdēto vārdu. Jā, Kungs, ka Tu uzrādi, kā tas runā uz mums katru, kur Tas aicina mūs katru. Kungs, lūdzam, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Šis stāsts par 5000 paēdināšanu noteikti nav pirmā reize, kad jūs to dzirdat. Šis stāsts noteikti pat vairākas reizes kaut kad jau ir iepriekš dzirdēts. Bet ir dažas nianses, kurām mēs šodien varam pievērst uzmanību, kurām būtu vērts pievērst uzmanību. Un varbūt iesāksim ar to, ar ko sākās šis evaņģēlija teksts. Varbūt pamanījāt, tur bija vārdi, kad Jēzus to dzirdēja. Kad Jēzus kaut ko dzirdēja, tad viņš atstāja visus un brauca uz kādu nomaļu vietu. Un varētu domāt, kas tad ir tas par iemeslu, ko tad Jēzus tā dzirdēja, ka pēkšņi viņš saprata, ka viņš negrib palikt tajā brīdī ar visiem pārējiem, bet viņam ir laiks vajadzīgs pabūt vienatnē. Vai ir kāds idejas? Kas tas tāds varēja būt, ko Jēzus dzirdēja? Bet, protams, Bībelē tas ir rakstīts iepriekšējos pantos. Tā ir Jāņa Kristītāja nāve. Tā ir viņa tuvā drauga, radinieka nāve. Ko Jēzus dzirdēja, ka Jānis Kristītājs ir nogalināts, viņš ir apglabāts. Un tas bija tas iemesls, kāpēc Jēzus gribēja doties prom un pabūt vienatnē. Un es domāju, ka esam kaut ko līdzīgu piedzīvojuši, ļoti labi sapratīsim to. Tad, kad nāk kādas sēras, kādi pārdzīvojumi, tad tā ir tāda dabiska lieta, ka es gribu pabūt sākumā vienatnē. Apstrādāt, pārdomāt to visu. Saprast, kā dzīvot tālāk. Un tad, kad Jēzus devās projām, lai pabūtu vienatnē, vai tad viņam tas sanāca? Protams, ka nē. Jo cilvēki, es nezinu, viņi nesaprata, kāpēc Jēzus iet prom, bet viņi sekoja viņam. Šie cilvēki ļaužu pūļi gāja viņam līdzi, un Jēzus viņus ieraudzījis nevis muka vēl ātrāk projām kaut kur,
bet viņš ieraudzīja viņus, apžēlojās par tiem un dziedināja viņus slimos. Un tas, man liekas, kaut kas tik ļoti īpašs, ka tad, kad tev pašam ir dažādi pārbaudījumi, kad tev pašam ir grūti tomēr saņemties un kalpot citam. Pašam, ka varbūt galva ir pilna ar visādām domām, tomēr ņemt un padomāt par to otru cilvēku, par tā otra cilvēka vajadzībām, kā viņam kalpot. Un Jēzus tieši tā arī darīja. Un pagāja pat vesela diena, kamēr viņš bija pie šiem cilvēkiem, kas meklēja viņu. Un pienāca vakars, un mēs dzirdējām, kad radās šī vajadzība laist cilvēkus vaļā, lai viņi iet un meklē ēdienu vietējos ciemos, lai pērk tur savu ēdamo. Bet Jēzus varēja, no vienas puses tā cilvēks domājot, varētu domāt, beidzot, viņi ies projām, beidzot varēšu palikt tomēr viena. Nē. Bet Jēzus saka, nē, viņiem nav nekur jāiet. Dodiet jūs viņiem ēst. Tā Jēzus saka mācekļiem. Un tad mēs zinām tālāk šo visu, kā tur bija, kad bija šīs 5 maizes, 2 zivis. Jēzus aicina atnest tās. Viņš cilvēku šajā pūļu priekšā 5000 cilvēku, plus sievietes, plus bērni, aptuveni 15,000 cilvēku tie varēja būt. Viņš viņu priekšā ņēma maizes, pateicās, pārlauza un deva mācekļiem, un mācekļiem bija jādod tālāk. Un visi ēda un pieēdās. Un vēl viena tāda zīmīga detaļa, kas iekrita acīs, kad pāri palika ļoti daudz maizes, bet tur bija zīmīgs skaitlis tieši cik grozi palika pilni ar maizēm. 12. Un cik bija mācekļi? 12. Katram māceklim pa grozam. Varētu iztēloties, kā tas bija, kad, ja es paņēmu 5 maizes, katram iedot tādu mazu gabaliņu, ar ko māceklis aiziet, bet atnāk atpakaļ šis māceklis ar veselu grozu. Kā Dievs spēja pavairot. Bet par ko ir šis stāsts? Varētu šis labi Jēzus rūpējās, Jēzus gādā par cilvēkiem, kas nāk pie viņa, Jēzus pabaro viņus, aprūpē, parūpēs, lai viss pietiek. Bet šo stāstu par 5000 paēdināšanu mēs ieraugam vēl brīnišķīgākā gaismā, tad tiešām, kad mēs skatāmies to kontekstā ar Jāņa Kristītāja nāvi, kas tikko notikusi. Jo tad, kad Jānis Kristītājs tika nogalināts, es varbūt nolasīšu dažus pāntus par to, kā tas viss tur notika. Tā bija Hēroda dzimšanas dienas. Tās bija dzimšanas dienas svinības Hērodam. Tiem dejoja Hērodijas meita, un viņa tik ļoti iepatikās Hērodam, ka viņš tai zvērai dot visu, ko vien tā lūgs. Bet viņa savas mātes pamācīta sacīja, dod man uz paplātes Jāņa Kristītāja galvu. Ķēniņš noskuma, bet zvēres to mīlestavu viesu dēļ viņš pavēlēja to izdarīt un sūtīja kādus cietumu nocirst Jānim galvu. Un viņa galvu atnesa uz paplātes un iedeva to meitenei, un viņa to aiznesa savai mātei. Un Jāņa mācekļi atnāca, paņēma viņa līķi, apglabāja to un aizgājuši paziņoja to Jēzum. Jāņa Kristītāja galvu pasniedz uz paplātes. Kā ēdienu pasniedz uz paplātes. Un to mēs redzam pilnīgi kaut ko pretēji tam, ko dzirdējām evaņģēlija tekstā, šodienas tekstā par 5000 paēdināšanu. Ir īpaši vēl tajā laikā saistībā ar ēdienu bija šī lieta, ka ķēniņa namos nebija problēma dabūt ēdienu. Tur vienmēr bija ēdiens, kad vien vajadzēja, varēja dabūt ēdienu. Bet zemākajos cilvēku slāņos tur varēja būt tā, ka tu aizēji kaut kur kādā ciemā, un tur nemaz šī ēdiena nav. Tur varēja būt tā, ka ir grūti atrast, ko ēst. Un tur, kur ir šīs izsprieces, tur, kur Hērods svin savu dzimšanas dienu, kur viss ir pārēm, kur ir izlaidība un dzīves, un noteikti neviens vienīgs grēks gan jau tiek piekopts šajās svinībās,
tā barība, kas no turienes atnāk, ir Jāņa Kristītāja galva. Tur tiek atnesta nāve. Un tieši tam kaut kas pretējs ir tas, ko Jēzus izdara. Viņš atnes nevis nāvi, bet viņš atnes to, kas uztur dzīvību. Viņš iedod ēdienu šiem vairāk kā 5000 cilvēku. Un tā mēs redzam tiešām, kad Jēzus nāca nest dzīvību, nest svētību, nest to, kas tiešām cilvēka dzīvē ir vajadzīgākais, kas ir pats svarīgākais. Un pirmajā lasījumā mēs dzirdējām, ka Jēzus pats neko, Dievs no mums neko neprasa par to. Viņš saka, nāciet, pērciet, ēdiet bez maksas. Visu, kas vajadzīgs. Nāciet bez maksas, ņemiet. Ēdiet un dzeriet. Sudrabu nevajag. Dieva žēlstība ir bez maksas, un mēs to varam baudīt. Mēs varam baudīt šo dzīvību katrā dievkalpojumā. Katrā Dieva vārdā, ko mēs dzirdam, tur ir šī dzīvības maize, jo pats Jēzus arī saka, un vecajā derībā arī tas ir rakstīts, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tā ir tā dzīvības barība, kas mums tik ļoti ir vajadzīga, un mēs to varam baudīt bez maksas. Pateicība Dievam par to, slava Jēzum, ka viņš tiešām arī mūsu trūkumu spēja pavairot, viņš spēja piepildīt tur, kur gandrīz nekā nav. Viņš ir tas, kurš nācis mums atnest dzīvību. Pateicība Dievam par to. Amen.